Ordeņkapituļa kanclerkungs, godātie ordeņkapituļa locekļi, cienītās dāmas, godātie kungi. Man šodien ir ļoti liels gods un reizē arī privilēģija pasniegt jums Latvijas valsts augstākos apbalvojumus. Mūsu neatkarības atjaunošanas 21. gadadienas priekšvakarā. Jūsu darbs ir bijis Latvijai. Mums, cilvēkiem šeit Latvijā, jums līdzās. Tā ir Latvijas valstī, kas ir jūsu un vispārējo cilvēku sirdīs. Vēl vairāk gribu teikt, jūsu darbs Latvijas rītdienā. Par ko tad jūs tiekat apbalvoti? Par darbu. Par darbu, darbu un vēlreiz darbu. Par to, ka kādreiz jaunībā jums bija sapni un mērķi kaut ko sasniegt savā profesijā, kurā jūs dzīvojat, profesijā, kuru jūs mīlat. Un varbūt ikdienā, gadiem skrienot, jūs nemaz nepamanījāt, kad rodas arvien jauni un jauni mērķi, viņi tiek sasniegti un seko nākošie mērķi, un tā laiks nekad neapstājās. Līdz šai dienai, kad jūs pēkšņi tiekat aicināti uz Rīgas pili saņemt Latvijas valsts apbalvojumus. To novērtējumu, kas varbūt ir vissirsnīgākais, vispatiesākais, ko cilvēks šeit Latvijā var saņemt. Un jums vēlētos noteikti pateikties savām ģimenēm, un jūs to darīsiet. Jūs vēlēsieties pateikties saviem darbabiedriem, kuri bijuši jums blakām un devuši šo iespēju sasniegt savā dzīvē virsotnes. Bet es gribu jūs aicināt arī padomāt par to, ka katrs no jums ir atstājis aiz sevis sekotājus, audzēkņus, skolniekus, ideju realizētājus. Un šis darbs, ko jūs esat paveikuši līdz šim, turpināsies. Un katrs no jums ir devis kaut ko īpašu, izcilu un tikai jums vienīgi raksturīgu. Un tieši jūsu personība ir tā, kas ir kalpojusi Latvijas labklājībai. Es vēlos apsveikt visus apbalvotos. Es vēlos apsveikt visus apbalvoto ģimenes locekļus un draugus un darba kolēģis ar šo augsto valsts apbalvojumu. Es esmu pārliecināts, ka jūs redzat, savās sirdīs arī jūtat Latvijas rītdienu. Liels paldies jums par to!